Šis tagad būs nakts challenge video. Šeit reiz dzīvoja onkulīts grobiņā. Izcēlās ugunsgrēks un onkulīts aizgāja bojā, sadega. Lūk, un onkulīts bija ļoti labsirdīgs, viņam patika, dzīvnieciņi patika, lūk, mēs jau vienu sastopam šeit. Viņš, kad gāja uz grobiņu, tad vienmēr baroja pīles, baroja Palo Alandas upīti, kad viņš tur gāja garām. Lūk, nu vot, un šis būs bailīgs spoka video. Redzam šo māju nodegušo. Un paskatīsimies, kas te ir redzams. Nu, diezgan baisi. Rekur onkulīša ritens. Onkulītim, jā, padomu laika ritens. Nu tā, onkulīts šādi te dzīvoja. Nu, šī bija viņa māja bija. Nu, skats ir diezgan baiss. It sevišķi, ka tas ir naktī. Lūk, tā tas izskatās. Redzi, vēl viens dzīvnieciņš onkulītim. Un tā šos dzīvnieciņus neviens nebaros vairāk. Lūk, šis bija onkulītim galds, kur viņš sēdēja. Nu, tā te viņš dzīvniekus baroja. Šeit vēl ir kaut kāds ēdiens ir. Un šeit onkulītim šķūns, dārs ir. Lūk. Un paša onkulīša vairāk nav. Tā, un tagad iesim iekšā onkulīša dzīvoklī, mājā, teiksim, un paskatīsimies, kā izskatās. Kā izskatās vieta, kur viņš gāja bojā, diemžēl. Iekšā būs varbūt nedaudz spocīgi. Paskatīsimies tā. Nu, lūk, šeit onkulīts dzīvoja. Tā izskatās. Diezgan spocīga. Un smaka arī ļoti neciešama. Lūk, un šeit onkulīts sadega. Šajā vietā. Nezinu, kur tieši, bet nu kaut kur šeit. Lai gan šeit ir dīvāns kaut kāds. Varbūt šeit pat viņš sadega. Varbūt arī ne. Lūk. Vēl nesen viņš bija dzīvs. Skats ir diezgan baiss. Vai arī viņš sadega šeit, bet maz ticams. Šeit ir āboļi. Nu, tā. Tā tas izskatās. Baisi. Tā, un šeit ir onkulīša televīzors, ko viņš skatījās. Ten ir tas, ko reklamē pa televīzoru. Šis ten rīks. Onkulītim. Tā. Un šeit guļ dzīvnieki. Iekšā skapī. Jā. Skats ir baiss. Kas notiek, kad izslēdzam gaismu? Vai šeit spokojās? Jēziņ. Tik tumšs.
Nekā neredzam. Jā. Jēziņ. Tie tak pirksta nospiedumi. Diezgan, kur viņš ir gulējis. Lūk, viņa rakstītājs. Ko viņš ir rakstījis? Nes, kur viņš ir gulējis, kad viņš sadega. Šausmas. Ūžas. Tā nu tas ir, kad piemetās sarkanais gailis. Un tā mēs ejam bojā. Tādā briesmīgā veidā. Viņš ir lasījis grāmatas. Redzēt. Tā, kaut kā. Tagad iesim laukā. Varbūt viņš sadega šeit. Kas lai zina, kur. Šeit ir viņa krāsns bijis kaut kāda. Šeit.